Tātad 7 dažādi stili 7 dienās. Piedalījās Elza Mirza un Slīpīru. Pirmā diena mums bija retro. Tas tādēļ, ka tajā dienā mums vajadzēja piedalīties skolas ludziņā, un tā kā mums ļoti patika tas, un mēs izdomājām, ka varētu sākt tā kā fočēties dažādos stilos. Otrajā dienā mēs izvēlamies klasisko stilu, tāpēc, ka mēs ikdienā tā nestaigājam, un tas bija kaut kas, ko mēs vērtu uzvalkam. Trešā diena mēs paņēmām ikdienas stilu, tā kā mēs jūtamies ērti un tā kā... Ceturtā diena, tā bija piekdiena un pirmās palīdzības sacensības, tā kā man vajadzēja tēlot dzērāju. Mēs izdomājām, ka šo varētu iet. Jā, es domāju, ka es iejutos ļoti labi savā lomā, un man arī tas ļoti patika. Jā, un es nepiedalījos, nepārģērbos, jo man tajā dienā vajadzēja fotografēt, un jā. Piektā diena tā bija tautameitas. Mēs pārģērbāmies par tautameitāju. Ja tas bija ļoti interesanti, nu tā, iejusties Līva nekad nebija bijis tautērpā, un mēs aizgājām pie manas māsas un uzvilkām tautērpus, un tas bija tā forši tā kā patriotiski. Jā. Sastāvdienu mēs bijām hipiji. Tas bija ļoti interesanti, jo bija diezgan augsts laiks, un tad mēs skrējām tādi pāri, un jā. Ar basām kājām tur Līva vēl bļausties, ka viņai salst kājas, ka viņai saslims, un jā. Un 7. dienā mēs bijām. Tā, tas bija vakar. Jā. Man nekas bišķi nesanāca, bet man vēl sanāca diezgan labi. Jā. Jā, tas bija diezgan ilgs laiks pagāja, kamēr es sataisīju matus, jo man bija grepedē un uzkrāsojos tur tā kā viņi, un tad jā. Un tad tādu pagāja pa ielu višķi. Cilvēki tā skatās. Jā, arī. Tātad secinājumi. Man bija ļoti interesanti pabūt šajos stilos, jo ikdienā tā neģērbjās, un man vislabāk patika retro, bet pagaidām pieturēšos pie tā paša, kas man ir, jo tajā es jūtos vislabāk un tā. Es tev varētu saukt vienīgi par ieguvēju, jo bija lieliski īsties visu nedēļu dažādākos tēlos. Labāk, manuprāt, svietos tieši retro, dzērāju un punks stilā. Ja bija tāda sajūta, ka tu esi tā kā cits cilvēks, no kaut kāda savādāka laika, piemēram, retro, tad kāda, nezinu, 40. gads vai 20. Tas ir tā kā forši. Ko mēs ieguvām? Uzrunājām jau par attiecīgajiem stiliem. Priekšstatu par attiecīgā stilu pārstāvjiem. Piemēram, es vakar, kad pārģērbos, tur uztaisījos, un tad es runāju ar Airis, un viņa man labākā draudzene, un viņai arī tas tā kā stils, tas viņai ļoti patīk panki. Viņa tur man pastāstīja daudz ko par viņam, tā, jā. Mēs ieguvām ļoti daudz jaunu bilžu, un pavadījām labu laiku fotografējoties, gan arī pirms grimējoties un ģērbjoties. Jā, jauns bildes mums labāk patika retro, jo tās bildēja mums brāls, un viņas tādas tā kā kvalitatīvākas un tādas